9,5 punkti manā gaumē. Kopš Japānas brauciena man ir tāda sajūta, ka man ļoti gribētos, lai mums ir veselīgāks takeaway ēdiens. Šodien es mēģināšu un testēšu Narvesen produktus, lai saprastu, vai Latvijā arī beidzot ir tādi produkti, ko tu vari ātri paķert. Un tiešām viņi ir pilni ar labām uzturvielām. Lēcu salāti ar humusu un sieru. Esmu teikusi nereizi vien, ka man mīlestība nāk caur ēdienu. Šis ir tas, ko es ēdu gadiem. Šis man garšo ļoti. Kvinoja ir produkts, ko es gribētu ieviest daudz vairāk savā ikdienā. Tā, testējam. Tātad šie visas filēs salāti ar ķirbri. Viņš ir kombinācija, garš man mīļākā kombinācija, kas ir sārs ar saldu. Es nezinu, kā ir jūsu draugu lokā, bet manā draugu lokā visi ļoti lielu uzmanību pievērš olbaltumvielām un šķiedrvielām. Jā, iekikoju. Pēc mums ir jāpagaida. Te ir lēcas, turkuzirņi, pupiņas, spināti, tuncis. Šīs, man liekas, ir baigulais kombo. Tāda pilngraudu pasta salāti ar mozzarellu un tomātiem. Bet tas nav viss. Es jau redzu, ka sastāvdaļās ir viena no manām vismīļākajām lietām iekšā. Mangu pupiņas. Ļoti labi. Pilngraudu pasta salāti ar vistas fileju un dārzeņiem. Vistas gabali te ir reāli lieli. Šie ir pilnīgi citādāki nekā iepriekšējā. Pasieties, tā porcija ir liela. Tumšā sēkla maize ar tītara gaļu un karamelizētiem sīpoliem. Ļoti forši. Es esmu ēdusi tik daudz negaršīgas maizītes. Šī nav viena no tām. Ir maizīte, kuru var paņemt līdzi pora pārgājienā. Ļoti. Drīz es vairs vispār mājās negatavošu. Varētu teikt, ka man par šo nemaksā, bet man tiešām garšo, man par šo maksā. Īsumā, man šķiet, ka Latvija ir cerība, ka mēs varam savest mūsu veselību kārtībā arī ar uzturu. Un man šķiet tādas Narvesen iniciatīvas mēģināt to pārtiku, kas ir tā kā takeaway, kas ir līdzņemšanai, ātrai tā kā paņemšanai un ēšanai, padarīt garšīgu. Man šķiet ļoti svarīgi, un šķiet Narvesenam tas ir izdarīt.